Viena man piebildi, kāpēc jau tagad rodas jautājums, kāpēc doktors Nils Sušiks tik lieliski runā krieviski. Lieta tāda, ka viņš studēja Čehoslovākijas universitātēm, apguva slāvu valodu un mācījās krievu valodu. Un mums ļoti paveicās, ka viņš tik labi runā krieviski. Doktors Nils Sušiks runā krieviski, un mēs klausīsimies prezentāciju un atbildes uz jautājumiem krievu valodā. Un tagad, pirms mēs sāksim atbildēt uz jūsu jautājumiem, kas tad īsti nozīmē atbildēt uz jūsu jautājumiem? Mēs šos jautājumus apkopojām, un ne tikai mēs tos apkopojām, jūs tos uzdevāt, mums ir liels daudzums jautājumu, mēs tos sadalījām pa dažādiem segmentiem. Un mēs centīsimies vairs to nedarīt. Vēlreiz nerādīti produkta prezentāciju, kas jau ir pieejama mājaslapā, tās slēgtajā daļā Mēdīju centrā. Lieliska prezentācija no mūsu. Labdien, cienījamā daktare! Šodien mēs šajā reizē jau atbildam uz papildu jautājumiem, lai vēl daudz detalizētāk atklātu šī konkrētā produkta patieso būtību. Tieši tāpēc mēs šodien šeit arī uzstājamies. Tātad, sākot ar jautājumiem. Pirmais jautājums, doktor Dušik. Cilvēki interesējās, cilvēki jautā, kas ir hialuronskābes avots un vispār mazliet par to, no kurienes šo hialuronskābi iegūst. Principā var pat nedaudz ieskatīties vēsturē. Labi, mēģināšu. Atvainojos, ja man krievu valoda nebūs 100%, bet ja kaut ko nesapratīsiet, droši uzdodiet jautājumus. Hialuronskābes attīstības un atklāšanas vēsture patiešām būtiski atšķiras no gandrīz visiem pārējiem mūsdienu cilvēka medicīnas preparātiem un to unikālajiem izcelsmes stāstiem medicīnas nozarē. Tā tika izveidota zirgiem, nevis cilvēkiem. Tas bija pagājušā gadsimta 60. līdz 70. gados. Amerikas Savienotajās valstīs tika izveidota īpaša un augsti kvalificēta pētnieku grupa, kas mērķtiecīgi sāka pētīt un piegādāt dažādus specifiskus ķīmiskos savienojumus. Šie savienojumi var būtiski ietekmēt zirgu locīto vispārējo veselības stāvokli un to ilgtermiņa kustīgumu. Pēc ilgstoša darba viņiem beidzot veiksmīgi izdevās izolēt tīru hialuronskābi, kas... Antons mums palīdzēs. Mēs paši sev palīdzēsim. Ieslēgts. Šīs ir videk. Viss tur ir. Tātad pašos pirmajos pirmsākumos hialuronskābe tika iegūta un izdalīta no parasto gaļu sekstēm un šūnām. Un pat līdz šai pašai dienai mūsdienās aptuveni 60 līdz 80% no tirgu pieejamās injicējamās hialuronskābes joprojām tiek lietotas, jo ir saglabājušās vecās reģistrācijas un nevēlas tās mainīt. Vienīgais trūkums ir tas, ka šajos medicīniskajos preparātos ir ievērojami liels daudzums vistas DNS, kas cilvēkiem izraisa daudzas nevēlamas alerģiskas reakcijas. Cilvēkiem, kuri to izmanto ikdienā. Pēdējo 10 vai pat 15 gadu laikā zinātnieki ir atklājuši, ka hialuronskābe ir arī noteiktu šūnu tipu neatņemama sastāvdaļa. Šīs šūnas mēs šodien audzējam. Manu uzņēmumā ir viena nodaļa, kas nodarbojas tikai ar biotehnoloģiju un šo šūnu audzēšanu. Šīs specifiskās dzīvās šūnas tiek rūpīgi audzētas un pavairotas biofermentatoros, pilnībā izolētās un slēgtās telpās, kur tās noteikta laika posmā aktīvi attīstās un darbojas. Visas šīs dzīvās šūnas pastāvīgi dzīvo šajos lielajos rūpnieciskajos fermentatoros, un normālos apstākļos tās sevi ne ar ko īpaši neaizsargā. Kad viņām radīsim? Sliktos apstākļos tās sāk ap sevi veidot aploksnes veidu un struktūru, lai pretotos ārējās vides ietekmēm. Jo sliktākus apstākļus tu radīsi šīm baktērijām, jo vairāk aizsargājošas aploksnes būs ap katru šūnu. 1 mililitrā ir apmēram 2 miljoni šūnu.
Un visas šīs šūnas veido šo aploksni. Šī aploksne tiek saukta par hialuronskābi. Tāpēc mums tagad vispirms ir jānodrošina šīm šūnām labi apstākļi, lai tās vairotos. Kad tās jau ir pietiekami savairojušās, tad mēs mainām apstākļus, un tas pārklājas ar aploksni. Un šo aploksni mēs iegūstam, attīrām un izmantojam bilurunā. Šeit ir hialuronskābes avots, ja kādam interesē. Ir vēl vairāk tā, divas lietas. Tajā ir chondroitīns. Mēs pērkam chondroitīnu, mēs to neražojam paši. Ir iespēja izmantot divus avotus. Pirmais no šiem materiāliem ir dabīgā dzīvnieku āda, savukārt otrais ir elastīgais dzīvnieku skrīmslis. Aizdenis. Nākamā sastāvdaļa ir invercukurs. Mēs tur jau pašā sākumā pievienojām invercukuru. Tas tika darīts tikai un vienīgi kā konservants. Pilnīgi dabisks. Konservants. Bet šo 20 gadu laikā mums šķita, ka tā ir ļoti liela iespēja, ka mēs izvēlējāmies nevis ķīmiskas vielas, bet gan cukurs, invercukurs. Jo šodien jau ir pierādīts, ka kad tas ir invertēts, satur glikozes molekulu un fruktozes molekulu. Un no glikozes molekulas mūsu aknas izveido glikonātu, bet no glikonāta hialuronskābi. Tas nozīmē, ka mēs nodrošinām arī būvmateriālu hialuronskābes sintēzei. Nu un priekšpēdējais ir E-vitamīns. Šo mēs arī iegādājamies no BASF firmas. Un ūdens. Mums ūdens ir ķīmiski attīrīts un strukturēts. Strukturētā ūdenī, pilnīgi atšķirībā no parasta nestrukturētā ūdens, ir iespējams izšķīdināt ievērojami daudz vairāk dažādu vielu nekā parastajā nestrukturētajā šķidrumā. Bet šis ir Koraļu kluba produkts, tāpēc mēs nevaram nelietot strukturētu ūdeni. Es turpināšu ar jautājumu. Es domāju, ka esi pietiekami aptveris. Lavots, tagad mēs zinām, viss svarīgākais ir tas, ka lielākā daļa tirgu pieejamo produktu hialuronskābe, neatkarīgi no kosmētikas, izmanto ķēmes, kas saglabā dzīvnieku DNS, putnu DNS, šajā gadījumā vistas. Tas ir spēcīgs alerģēns, tas ir stimulējošs. Lūk, ņemiet to vērā, un ka šī hialuronskābes ieguves metode šodien tiek uzskatīta par vismodernāko. Tas ir kā izvilkums. Un nākamais jautājums – daktari Dušek. Tas bija ļoti izteikti, lai gan ne pārāk lielā daudzumā, bet šie konkrētie izsaucieni un saukļi bija paši asākie, un daudziem cilvēkiem radās pamatīga un dziļa nesapratne par notiekošo. Mēs runājam par eskalāciju. Sākotnējā zāļu lietošanas posmā daži cilvēki teica, ka viņu locītavas sāk sāpēt visur. Kas ir? Es dzeru to, ko dzeru, lai izvairītos no sāpēm, bet viss sāk sāpēt visur. Dienu vai divas. Varbūt 3, un tad pēkšņi viss pazūd. Kāds tam ir iemesls? Kā to var izskaidrot? Uz šo jautājumu es biju sagatavojies, jāsaka, jo to vienmēr uzdod. Ja mēs aplūkojam bilurona lietošanu 30 dienu garumā, kā šeit redzams, tad mēs varam sadalīt šīs fāzes 3 ciklos. Sākotnējā fāzē mēs šo fāzi saucam, tā ir uzkrāšanās fāze, kad tu lieto un lieto, bet nekas redzams vēl nenotiek. Nekas nenotiek. Nekas nenotiek, jā, un tas nenotiek acu priekšā, bet organismā iekšā gan notiek. Tur viss notiek. Tajā brīdī, kad es vairs neatgriezīšos pie šī uzstāšanās, kas mums ir jūsu mājaslapā, ja es vienkārši mēģināšu jums tagad sniegt vēl papildu informāciju, tad tas nozīmē, ka šajā konkrētajā periodā apmēram līdz pat 14. dienai pakāpeniski sākas hialuronskābes uzkrāšanās pašā locītavā un locītavas šķidrumā. Šī hialuronskābe, kad tā tur beidzot nonāk, tā būtiski maina kopēju
Tas pilnībā maina visu interjeru, apkārtējo vidi un visu apkārtni. Tur nepārtraukti norisinās oksidēšanās procesi un rodas visai krāsas osmatiskās spiediena izmaiņas. Visas šīs izmaiņas ir saistītas ar to, ka papildu ķīmiskais sastāvs tur locītavā. Un tie tur ir, ja locītava nemaz nesāp, tad tā ir vesela, bet vienkārši ar vecumu nolietota. Tad nekas netiek darīt. Un kad locītavā ir hronisks iekaisums, sāk veidoties pilnīgi jauns process. Vai man to pamēģināt jūsu vietā tieši un detalizētāk paskaidrot? Šeit mēs redzam, ka hialuronskābes daudzums palielinās. Un kas tur notiek? Es neesmu mākslinieks, lai gan esmu Puškins. Šī, kā mēs šeit skaidri redzam, ir viena no cilvēka ķermeņa locītavām, vai ne? Tieši šeit, pašā šīs locītavas iekšpusē, atrodas patiešām sarežģīta, unikāla un ļoti svarīga bioloģiskā struktūra. Viņš ienāk iekšā. Hialuronskābe. Tajā konkrētajā brīdī mēs runājam par hronisku locītavu, kas ir ilgstoši un hroniski iekaisusi. Papildus pilnībā iznīcinātajām šūnām tur atrodas arī skrimšļi un tās sauktās imūnās šūnas, makrofāgi. Šiem makrofāgiem ir viens ļoti specifisks, viens galvenais uzdevums. Viņi tur pakāpeniski uztur, nevis ārstē, bet uztur. Stāvoklī, bet tā kā zem vāka. Neizārstē līdz galam un nepabeidz procesu. Šie no šī brīža, kad viņi jau ir šeit, arī viņi kādreiz procesa sākumā ienāca no ārpuses, jo veselā locītavā viņu nav. Kad viņi tur sāk darboties, viņi izdala urīnskābi. Šī urīnskābe papildus nogulsnējas locītavā. Un tad lienām sākas šis sākotnējais process, ko vēlāk mēs parasti dēvējam par podagru. Pašlaik tajā brīdī, kad hialuronskābes koncentrācija pakāpeniski sāk palielināties hialuronhondroitīna kompleksā ietekmē, tad pieaugot šīs skābes kopējam apjomam, sāk aktivizēties šie makrofāgi. Tas nozīmē, ka sākumā viņi ir izbiedētā stāvoklī un sāk izdalīt citokīnus, interleikīnu 1 un interleikīnu 6 grupas. Bet tā ir īsa pārējoša uzliesmojuma fāze. Tā ilgst 2 līdz 3 dienas, un pēc tam notiek tāds hialuronskābes piesātinājuma process, kā viņi aiziet prom. Tas nozīmē, ka viņiem sākas migrācijas stadija. Tas nozīmē, ka pēc vairākiem gadiem viņi tagad ir nolēmuši, ka tur apstākļi ir neērti un viss aiziet prom. Un ar laiku pakāpeniski tiek efektīvi atšķaidīta arī organismā uzkrātā urīnskābe. Šis process ir nedaudz ilgāks. Lūk, šis process. Makrofāgu process ilgst apmēram 5 līdz 7 dienas, bet urīnskābes atšķaidīšanās un izvadīšanās process ilgst vairāk nekā 2 mēnešus. Tādēļ, ja kāds cilvēks, kurš lieto biluronu, sāks to lietot tieši tajā laikā, kad viņam jau ir iekaisums, tad šīs sākotnējās lietošanas dēļ notiek makrofāgu aktivizācija. Un tad ir novērojams neliels iekaisuma uzliesmojums, pēc kura viss beidzas un beidzot sākas pilnvērtīgs ārstēšanās vai atveseļošanās process. Kā var? Šo jautājumu mēs atbildējām. Ko tu parādīt? Jā, tas nozīmē, ja mēs šeit skatāmies, mums parādījās interleikīns 1, 6 un pēc tam notiek migrācija. Makrofāgu migrācija uz ārtes. Tātad šo kompleksu mēs saucam par hialurona pretiekaisuma efektu. Bet tas darbojas ne tikai locītavās, bet arī pēc lietošanas un citos orgānos.
Tas nozīmē, ka lietojot šo līdzekli, mēs neārstējam un neietekmējam tikai locītavas darbību, bet ietekmējam arī iekaisuma procesu organismā. Pēc 14. dienas mums sākas otrā fāze, ko mēs saucam par receptoru aktivācijas fāzi. Tas bija redzams prezentācijā, tāpēc tur neatgriezīšos. Bet trešā fāze ir tā fāze, kas tas interesē tieši jūs, jo arī otro fāzi nevar sajust, kas tur notiek ar aktivāciju. Aktivācijas process ir sācis, to neviens nejutīs, pat es un arī jūs nejutīsiet. Jums vai jūsu klientiem, pasūtītājiem tas nav sajūtams. Jums ir svarīgi zināt, ka tieši trešajā fāzē beidzot sākas locītavas atveseļošanās process. Tas nozīmē, ka šajā brīdī sākas hondrocītu aktivācijas process. Hondrocīti tūlīt pēc savu receptoru aktivācijas sāk strauji vairoties. Tie aug un paši sāk izdalīt savu dabisko hialuronu skābi. Un pateicoties šai mūsu pašu dabīgajai hialuronu skābei, mums locītavās ir ievērojami labāka un efektīvāka eļošana. Un pateicoties tam, ka vairs nav tās nepatīkamās vilkšanas sajūtas, jo ir pietiekami daudz eļošanas, tad vairs nerodas lieka bērze. Un tieši ar to arī pilnībā beidzas šis sāpju jautājums. Vairs tā nešķiet? Tātad. Viss? Liels paldies! Mūs bieži apsūdz lietu pārāk sarežģīšanā. No šeit pats izstrādātājs runā par procesiem. Šajā brīdī centīšos atbildi formulēt pēc iespējas vienkāršāk un saprotamāk. Tas ir tie paši makrofāģi, sajūtot briesmas, ka briesmas ir tuvu, dod pēdējo cīņu. Šis ir pēdējais bastions, kas pazūd zem hialuronu skābes viļņa kopā ar sāpēm. Tātad, vai ne? Tiem, kas vēl nav gatavi, to var izskaidrot šādi. Tas ir ļoti sarežģīti. Izmantojiet formulējumu. Paldies! Un nākamais jautājums ir nemazāk svarīgs. Mēs runājām par to, ka prezentācijas laikā mēs runājām par to, ka produkts, ja to efektivitātes ziņā var salīdzināt ar jebko tirgu pieejamo, ir injekcijas. Injekcijas, hialuronskābes injekcijas, par kurām mēs esam pārliecinājušies un turpinām pārliecināties, ka tās ir ļoti dārgas. Bet parunāsim sīkāk. Ar ko tad tieši un uzskatāmāk belurona atšķirās no injekcijām? Pirmkārt, tilpums. Injekcijā ir 0,5 ml. Mums 2 pudelēs ir 1000. Tā ir pirmā atšķirība. Otru atšķirību pat varētu neminēt. Tā ir produkta cena, jo abos sastāvos ir vērtīgā hialuronu skābe. Ja mēs aplūkojam beluronu un paskatāmies, sakiet, kāds tieši ir šīs mazās krūzītes saturs vai kā to sauc? Mērdlāze. Kaus salīdzinājumā ar injekcijām. Nezinu, vai kāds sev to ir jautājis. Jautājums ir, vai to var salīdzināt un kādas tur ir proporcijas, vai nē? Jā, cik? Par proporcijām. Ko tu domā? Cik daudz ir vienā no šīm glāzēm? 30 ml, tas ir pareizi, bet cik injekciju? Nē, jo injekcijai nav jābūt ar tieši tādu pašu hialuronskābes koncentrācijas tilpumu. Bet mēs jums teikšu, šeit kopā ir 3 injekcijas. Ar to nebūs pietiekami. Tev vēl nedaudz jāpagaida. Tas ir 6 injekcijas. 6 injekcijas ikdienas lietošanā. Ja to teiksiet saviem cilvēkiem, tad mānīsiet, jo tur ir vairāk. Domājiet, ar to pietats? 9. Kur tie iedrēsies? Nu, mēģināsim vēlreiz nospiest pogu. Precīzāk, būs 20. Pietiekam? Vai ir 15 pietiek?
Jā, ar to jau pietiek. Es domāju, ka ar to pietiek. Vai tagad pietiek ar 18? Labi, mēs pievienojam 18, ar to pietiek. Vairāk nebūs. Tas ir tā, ka mums ir reverse uzskaite, lai jūs saprastu, un kad kāds jautā, jūs varētu arī atbildēt. Šis aprēķins ir pavisam vienkāršs. Vienā injekcijā, atkarībā no konkrētā ražotāja sniegtajiem datiem, ir no 8 līdz pat 20 mikrogramiem hialurona skābes. Ja mēs to salīdzinām ar mūsu 450 hialurona chondroitīna kompleksu, tad tur mēs redzam cieši sasaustītu kompleksu. Tā ir ķīmiska viela, kurā ir tieši puse un puse. Kaut kur virs 200 gramiem uz miligramu. Mūsu ikdienas glāzē ir hialurona skābe. Pamatojoties uz šo aprēķinu, mēs sakam, ka šīs ir 18 injekcijas dienas dēva. Ko tas nozīmē mēnesī? 540 injekcijas, 540. Injekcijas, iedomājieties to apjomu. Kas ir mūsu pudelēs? Un tagad varbūt Apziņa nāk vēlāk, vai ja? 545 injekciju vidējās izmaksas. mēs to nesakām. Ja aprēķināsiet izmaksas, neviens to nepirks. $70 līdz $100. 70 līdz 100. Un tagad, ja kāds no jums vēlētos paņemt 540 injekcijas, ieliet tās visas vienā glāzē un izdzert, tad tik un tā viņš nespēja saņemt tieši to pašu rezultātu, ko deva šīs injekcijas. Kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka mēs esam mainījuši hialuronskābes molekulas struktūru. Šajās injekcijās ir tieši tāda pati hialuronskābe, kāda tā normāli ir sastopama šajā gaļas ekstē. Un tādā formā tā vienkārši nespēja izkļūt cauri ādai. Zarnā, kad injekcija ievada tieši vajadzīgajā vietā, tad tā darbosies locītavā. Bet tā nedarbosies, ja tā jānonāk asinīs caur zarnām. Tāpēc var arī nedzert un labāk izmantot balto. Tagad nākamais jautājums mums ir par dinamiku. Lūdzu, pastāstiet man nedaudz vairāk par šo dinamiku. Lietot, nelietot. Šeit mēs varam redzēt uzskatām rezultātu, kā tieši notiek hialuronskābes papildināšana organismā, gan bez bilurona lietošanas, gan arī kopā ar biluronu. Tas ir nepieciešams, lai mums būtu ar ko salīdzināt, un lai ik viens cilvēks varētu pašu savām acīm salīdzināt, kā tieši tā tiek atjaunota. No. Tad vispirms šī konkrētā cilvēka grupa ir jāsadala divās dažādās atsevišķās kategorijās. Pirmā kategorija ir slimi cilvēki. Ar šiem jautājumiem mēs nodarbosimies pārējā laikā. Sāksim ar veselu cilvēku grupu, kas nemaz nav slima, bet dažādu specifisku apsvērumu dēļ tiem ir nepieciešams rūpīgi rūpēties par savām locītavām profilaktiski. Profilakse? Jā. Raugoties uz šo pirmo grupu, mēs pašlaik varam uzsākt darbu tieši ar tiem cilvēkiem, kuri ir pavisam jauni, pilnīgi veseli un enerģiski praktizē LSP. Sports vai viņiem ir grūts ikdienas darbs. Šī ir pirmā noņa. Tā parāda cilvēku aktivitāti. Tā, kad ir pastāvīga aktivitāte un pastāvīga slodze uz locītavām. Tad arī hialuronskābes ražošana paliek nemainīgā līmenī. Un šī sarkanā noņiņa grafikā apzīmē patēriņu. Hialuronskābes patēriņš, kad mums nav nekādas slodzes, tas saglabājas vienā un tajā pašā līmenī. Ražošana nozīmē organisma ģenerēšanu. Ražošana organismā, jā. Un pati pēdējā noņiņa šajā komplektā ir, lai būtu rezerves, jāpaldies. Tas ir rezerves daudzums organismā. Tātad, ja mēs daudz netērējam, mums rezerves ir stabils. Bet tas viss mainās. Ja kāds no viņiem nolēma diezgan daudz nodarboties ar sportu, nevis viena bumba, bet 2 bumbas, vai nevis 5 kilometrus, bet 10, tad viņam rodas pārslodze.
Un šī pārmērīgā fiziskā slodze patērē ievērojami vairāk hialuronskābes, nekā tas būtu vēlams mūsu organismam. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja mēs šeit palielinam aktivitāti, tad dabiskā ražošana uzreiz nepieaug. Kāpēc tas tā notiek? Ražošana, iekšēja hialuronskābes ražošana organismā vienmēr ir vienāda un stabila. Tas nozīmē, ja mēs patērējam vairāk, tad tieši tajā pašā brīdī arī mūsu kopējais patēriņš ievērojami palielinās. Rezerves pieaug un tiek pazemotas. Tas nozīmē, ka ķermenī ārslodes sākumu brīdī rodas kaut kāda veida delta. Es to nosaucu delta belorons, jo tā patiesi ir vienīgā, bet ne gluži vienīgā. Ja vienā locītavā to var izdarīt ar injekcijām, un ja daudzās locītavās, tad vienīgās zāles mūsdienās, kas to var izdarīt, ir bilurons. Bilurons, jo šajā gadījumā mēs neko ietekmēt nevaram, ražošana organismā paliks tajā pašā līmenī, tātad mums šeit jādomā, kā to mākslīgi paaugstināt. Tieši ar bilurona palīdzību mēs to lieliski redzam, atkarībā no tā, kāda ir pārslodze 2 vai 3 nedēļu laikā. Mēs to izdaram un pakāpeniski nonākam līdz procesa normalizācijai. Tas ir domāts tiem, kuri strādā un nodarbojas ar sportu. Mēs vienmēr runājam par veseliem cilvēkiem, tagad par pieaugušajiem vai gados vecākiem cilvēkiem. Hialuronskābes gadījumā par veciem tiek uzskatīti tie, kuriem ir vairāk nekā 40 gadi, tāpēc nebrīnieties. Jo tieši no šī konkrētā vecuma posma, kad kur pakāpeniski apstājas vai arī ievērojami samazinās paša ķermeņa iekšējā ražošana katru gadu par dažiem procentiem, un 60 gadu vecumā tā sasniedz vairs tikai aptuveni 10% no visa tā apjoma, kas organismam ir ikdienā nepieciešams. Un tagad, ja mēs skatāmies no tāda paša skatu punkta kā sportistiem, tad viņiem ar vecumu paša hialuronskābes ražošana samazinās. Tas nozīmē, ka arī rezerves samazinās. Šeit var tāpat efektīvi atjaunot dabīgās un vērtīgās hialuronskābes rezerves, pārvarot šo deficītu ar hialuronskābes palīdzību. Skābes, jo citas izdejas nav. Šeit nav aktivizācijas, ko varētu noņemt. Arī šeit no vecuma atbrīvoties nevar. Tāpēc vienīgais efektīvais veids, kā mēs šobrīd varam rīkoties, ir pilnībā atjaunot šo kritisko deltu, izmantojot tieši bilurona, hialuronskābes un chondroitīnas kompleksa sniegto vērtīgo palīdzību un atbalstu. Manuprāt, tas ir diezgan krāsains un skaidrs. Un ārējais tējas dušiks. Pēdējais jautājums, kas uztrauc milzīgu skaitu cilvēku. Viņi ļoti bieži vēršas. Lai gan es šo brīdi līdz galam nesaprotu un izskaidroju to, ceru vēlāk būs iespēja to paskaidrot. Kādi pētījumi, īpaši klīniskie pētījumi, kādi zinātniskie darbi par šo produktu, par hialuronskābes chondroitīna kompleksu līdz šim ir veikti? Lūk, nedaudz par to. Bet runājot par dažādām vispārīgām problēmām ar pašiem pierādījumiem, aktivitātes. Par uzturu bagātinātāju aktivitātēm jums droši vien nav jāstāsta, jo šīs grūtības ir arī pie mums Vācijā. Viņi grib gan vienu, gan otru. No vienas puses mums liek pierādīt to, ko mēs deklarējam uz iepakojuma. Bet tiklīdz tu deklarē, ka esi palielinājis skrimšļa slāni par tik un tik milimetriem, tevi jau uzskata par zāļu ražotāju. Tad kas ir labāk darāms? Jo, ja mēs pāriesim uz zāļu statusu, šī preparāta cena būs 7 reizes augstāka. Tas viss ir saistīts ar papildu izdevumiem, reģistrācijām un tā tālāk. Mēs cenšamies saglabāt to uztura bagātinātāju līmenī. Ja tas ir uztura bagātinātāju līmenī, tad visas šīs paskaidrojošās šos veiktos pētījumus mēs pagaidām turam diezgan noslēgtā veidā, vai dažreiz pat pilnīgi konfidenciāli, jo, ja tos izlēmtu oficiāli un publiski darīt zināms, tad, ja gadījumā mums kāds
Ja nelabvēlīgs konkurents vēlas kaut ko sliktu, viņš vienkārši teiks: Ņemot vērā, ka aktivitāte ir ļoti augsta, kāpēc gan to nepadarīt par zālēm? Belrons kļūst par zālēm, Belrons pamata izņēmumu produktu klāstu. Tas ir. Es ceru, ka šī tēze ir skaidra. Un tagad? Jā, bet mēs joprojām turpinām strādāt. Es tev nosūtīju. Šie ir rezultāti, kas... Mums ir ārstu atsauksmes, mums ir arī ārsta Lāzija klīniskie pētījumi. Atrast Belrona mājaslapā. Jums ir piekļuvi šiem materiāliem oriģinālā. Tur ir tiešām ļoti, ļoti interesanti, ja visu izlasa uzmanīgi, jo tas satiecas ne tikai uz tiem pacientiem, kuri tur tika ārstēti. Tur kopumā tika ārstēti 50 dažādi pacienti, kuriem tika veikta artroskopijas operācija. Tas nozīmē, ka viņi atvēra ceļa locītavu un pēc tam atkal aizvēra. Tajā brīdī, kad viņi atver ceļa locītavu, es jums kā ārsts varu pateikt, ka visa locītavas šķidruma daļa izplost. Un tāpēc pacients ir savs, pēc tam viņi ilgi guļ. Nē, viņi nepārvietojas, jo viss ir savs un viņiem jāgaida, kamēr organisms ar saviem papildu personīgajiem spēkiem to atjaunos. Lūk, tieši šo konkrēto. Skidrum, jā. Nu un lūk, doktors Lāciks salīdzināja 25 cilvēkus, kuri saņēma šo operāciju un uzreiz pēc tās saņēma bilurona vai hialuronskābes chondroitīna kompleksu. Viņš salīdzināja ar 25 pacientiem, kuri vienkārši tika operēti un ar to viss beidzās. Tātad viņi nesaņēma nekādu papildu atbalstu locītavām. Rezultātus varat apskatīt. Tie ir norādīti mājaslapā. Tur ir rezultāti pēc 30, pēc 60 un pēc 90 dienām. Un tur ir redzams, ka pieaugums, tā kā mēs zinām, ka sākas endogēnā produkcija, tad ir skaidri redzams, ka līmenis turpina augt gan pēc 60, gan pēc 90 dienām. Hialuronskābes līmenis salīdzinājumā ar tiem, kas neko nesaņēma. Bet jums vajadzētu ievietot arī profesora Šunka paziņojumu savā tīmekla vietnē. Profesors Šunks tiek uzskatīts par vienu no populārākajiem ārstiem Vācijā, kurš saņēma augstu novērtējumu par savu darbu ārzemēs. Un viņš ir bijis šeit tikai 15 gadus. Viņš jau ir nedaudz vecāks, šodien 70, un pēdējos 15 gadus viņš ir nedaudz darījis praksi un Tieši tajā pašā konkrētajā vietā. Ar lieliem panākumiem, izmantojot hialurona chondroitīna kompleksu, Viņa atsauksme ir pieejama arī Baltkrievijas numuru tīmekļa vietnē. Drīzumā vietnē saņemsiet vairāk. Viens pavisam jauns un nozīmīgs rezultāts, ko mēs saņēmām tieši pirms 1 mēneša, nāca no mūsu oficiālā izplatītāja Āzijas reģionā. Proti, Vietnamā mēs veiksmīgi veicām plašu pētījumu ar 180 dažādiem pacientiem, kuriem ir diagnosticēta hroniska podagra. Podagra. Intonācija nav pareiza. Podagra. Šos rezultātus es centīšos jums nosūtīt, lai jūs arī varētu tos izmantot. Paši visinteresantākie rezultāti patiesībā nav tie, kas ir tikuši iegūti tieši ar cilvēkiem. Jo es nezinu, vai jūs to jau zināt, bet ortopēdijas nozarē cilvēkam mēdz būt pat 60% liels placebo efekts. Tas nozīmē, ja es paņemšu no jums 10 cilvēkus un došu jums ūdeni, sakot, ka tā ir svētā ūdens, kas jums palīdzēs, 6 no 10 cilvēkiem pēc mēneša man pateiks, ka tas viņiem palīdzēja. Tas ir visaugstākais līmenis medicīnā. Tāpēc, ja kāds vēlas salīdzināt savu preparātu ar kaut ko citu, viņam jābūt tikai rezultāti, kas pārsniedz šo 60% robežu, tiek uzskatīti par pilnīgi nozīmīgiem. Bet, ja mēs gribam to visu apiet, mēs izmantojam dzīvniekus. Dzīvnieku neapmānīs.
Gadījumā, ja suns klibo un viņam diemžēl ir artroze, tad viņš klibos tik ilgi, kamēr viņam būs artroze. Ja tās nebūs, tad viņš pavisam drīz un viegli skries pa kāpnēm augšā. Piemēram, Tāpēc mēs ļoti augstu vērtējam rezultātus, ko ir sasniedzis mūsu veterināro preparātu izplatītājs. Vācijā, balstoties uz pētījumiem ar vairāk nekā 150 suņiem, tika tieši pierādīts tas, par ko mēs runājam, ka 3 līdz 4 nedēļu laikā šie suņi sāka pārvietoties bez sāpēm, bez jebkādām problēmām. Un kontroles reņģeni pierādīja, ka tur notiek liels uzlabošanās process. Ja jūs tas interesē, varu arī to nodrošināt. tātad jūs saprotat, Šis ir ļoti svarīgs arguments, kad kāds jautā. paldies. Patiesībā tas ir ļoti dīvaini un daudzi cilvēki reaģēs dīvainā veidā. Protams, tāds par sumiem, parunāsim par cilvēkiem. Bet suņi nav pakļauti psiholoģiskai ietekmei. Tieši uz tiem var pārbaudīt patieso efektivitāti. Lūk, kādas jaunas zināšanas esam ieguvuši. Tas ir arī ļoti svarīgs punkts. Es domāju, ka jūs spēsiet šo zināšanu pareizi izmantot. Tas bija pēdējais jautājums, kuru šajā formātā varējām apskatīt. Vēlreiz atkārtoju, ka jums būs iespēja aprunāties. Mums ir ļoti sabiedrisks un ļoti patīkams sarunu biedrs, kā jūs jau sapratāt no Puškina citēšanas. Bet kurš no jums varētu kaut ko nocitēt vāciski, piemēram, no Gētes? Šovakar gaidīsim jūs kopā ar jūsu vestibilā. Vestibilā jūs mūs atradīsiet. Vestibilā laikā es domāju, ka mums, apmēram tā, kaut kur ap 9 vakarā. Vestibilā jūs atradīsiet un visus savus jautājumus. Es domāju, doktor Dušek, viņš noteikti centīsies uz tiem atbildēt. Vēl viens aspekts, ko gribētos vēlreiz uzsvērt par ārstēšanu, neārstēšanu un tā tālāk. Par to jums jau pastāstīja pats ārsts un vēlreiz atkārtošu. Kad mēs pozicionējam savus produktus, kad mēs pozicionējam tieši Beluronu, mums jābūt ļoti piesardzīgiem, jo pastāv liels risks, ka produktu var atzīt par pārāk efektīvu, lai tas būtu tikai uztura bagātinātājs, vieglāk par viedlu. Attiecīgi, mēs vispirms sakām, ka tas ir dzīves stila produkts, veselīga dzīvesveida produkts. Tas galvenokārt ir domāts tam, lai nesāpētu. Un Marīna Jakovjevna izteica lielisku metaforu, ka kāpēc automašīnai eļļa ir jāmaina, kāpēc mums šī smerviela nav vajadzīga. 100% tieši tā. Tāpēc Belurona ir domāts tieši tā. Godīgi. Runājot par diezgan nopietnu un ielaistu artrozi, ja tās ir dažādas ķirurģiskas ārstēšanas iespējas, tad šajā gadījumā tiešām nav nepieciešams neko liekumies domāt. Un vairs nav nekādas vajadzības runāt par to, ka fantāzija. Ja nepieciešams, operācija nav nepieciešama. Taču Belurona palīdz mazināt simptomus un optimizēt pēc operācijas atveseļošanās procesu, to ievērojami pātrinot. Tāpēc rīt mēs vēl parunāsim par rezultātiem un par to, kā tos pareizi prezentēt. Bet es ļoti ceru, ka jūs man tagad sadzirdējāt, jo šim produktam ir liela nākotne. Un tas ir mūsu rokās, mūsu spēkos. Virzīt to tā, lai nevienam nerāstos maldīgs priekšstats. Šim produktam jau ir tādas īpašības, ka patiesībā neko nevajag darīt. Vienkārši tās nosauc un ej uz priekšu.